Čau visiem, te es atpakaļ. Atcerieties iepriekšējo video taisīt to te. Viņš sauc par origami. Un es gribēju pastāstīt par vēl vienu lietiņu, ko sauc par origami, 3D origami. Te ir pagaidām, ko es esmu uztaisījis, bet tas ir diezgan sarežģīti. Šī ir vāze. Jā. Tā te. Viņu liek no šādiem te gabaliņiem. Kur. Un es vispār parādīšu, kā viņus uztaisīt. Tā, pirmais, kas mums ir jādara, mums ir jāpaņem A4 formāta lapa. Es parasti ņemu 3, tā kā 3 oranžos un 3 baltos, ja? Man citas krāsas pagaidām nav. Un es viņu salocu 16 daļās. Parādīšu kā. Redzēsiet. Un kā te man A4 formāta lapa. Es uzlikšu atpauzi. Tā es atradu ideālu vietu. Es parādīšu, kā taisa standarta 3D origami. Un parādīšu tieši, kā es taisu tādas te standarta lapiņas. Tā. Viņas vajag, pirmais, kas jādara, jāpārlok šā te A4 formāta lapa uz pusēm. Ja. Un tālāk mums ir jāloka viena mala uz vidu. Un tāpat arī ir otra mala. Tā kā es parasti ņemu 3 lapas, es ņemu tā kā papīru nazi un sagriežu, bet šoreiz arī varu ar šķērēm. Sagriezt, jā. Nogriezīšu šoreiz vienu strēnulīti. Nolikšu naglā. Kā jūs, protams, ar papīru nazi sanāk precīzāk, jo tad es arī ņemu līnijā un varu nomērīt. Tā, labi, tagad mums ir viena strēnele. Un tas arī pats ir jādara ar šo strēnuli, jāpārloka uz pusēm. Un no abām malām uz vidu. Un atkal sagriežam, ja.
Bet arī var darīt uz reiz, kad saloka te tās 3 līnijas un te arī. Tāpat arī sanāks lots veselu lapu. Man parasti patīk darīt šādi. Un tad sanāks standarta lapiņa. Labi, un es parādīšu, kā salocīt šo te 3D origami. No vienas A4 lapas sanāk 16 lapiņas. Un kas mums ir jādara? Mums ir gareniski viņa jāpārloc uz pusēm. Gareniski. Un tā te vēl jāslok uz pusēm. Tālāk te ir līnija. Tad mēs ņemam vienu malu, pieliekam pie līnijas un nolokam, bet ne līdz galam. Parādīšu tuvāk rekur. Tā, lai tāds te paliek. Un arī to pašu darām ar otpusīti. Bet nedrīkst nolocīt līdz galam. Jo tad tas gabaliņš nesanāks. Tad griežam otru pusi, nolokam stūrīšus. Saku, viņi ļoti viegli uztaisīt, ja? Tā kā laiko normāli uztaisīt vajag, vismaz 200 gabaliņus. Un nolokam, šo stūrīšu nolocījām. Un arī jānoloka šādi, tā lai ir 3 stūrītes. Tad lokam mēs šo līniju, te būs līnija, nolokam, viņš ir gatavs. Bet, lai viņš iegūtu savu formu, tā te, skatieties, ir savādāka forma, tad mēs liekam viņu parasti tādās te rindiņās. Man tas gals nav sanācis tādās te rindiņās. Ja. Un es domāju, ka es šo te vāzi taisīšu diezgan ilgi. Pats sākums ir viss sarežģītākais, jo te viņi nāk aļā. Es parādīšu, kā jāliek. Paņemšu katru pa 4. 4 baltos, nevis par 5 baltos. Un 5 oranžos. Tā. Un kā es iegūstu tādu te, tā kā virtenīti. Es viņu iegūstu, piemēram, te balts. Nākošo liekam oranžu. Un tās lipiņas jāieliek te
Tad nākošais jāņem balts. Un te ir oranžais jāliek augšā. Un tā sataisīja apakšu. Un, piemēram, es patapināšu. Un, piemēram, te ir, tā kā mēs stāvējam, tad tālāk jāliek balts. Un te ir oranžs. Un sāk veidoties. Un tā, lai būtu taisni tās rindiņas, vajadzētu būt tā. Apmēram taisni. Tā vajadzētu būt tā. Vilksim tā te. Kad kur liekam te ir oranžs, balts. Mēs viņu ielikam te. Liekam oranžo un liekam te balto. Ja? Tad te, skatāmies, te jāliek oranžs. Un tā te viņi. Un te ir tālāk vispār jāliek viens baltais. Var teikt tā te. Tad viņš sāks veidoties tā kā rindiņa. Tālāk te 2 un atkal 1. Un tā. Tādā garā ir jātaisa 3D origami gabaliņi un arī pat darbs ir tādā garā jāliek. Es viņu domāju taisīt vismaz to vilkšu vismaz līdz. Jūs tā īsti paņemšu lineāli, jūs neredzat īpaši labi. Redz tikai 16. Teikt, es taisīšu vismaz 30 centimetrus. Tas ir parasta lineāla garums. Labi, paldies, ka skatījāties. Abonējiet mani, spiediet laiku un rakstiet komentārus. Čau!